Sveiki, mīļīši! Šodien vēlos piedāvāt jums jaunu lasījumu, un šī lasījuma tēma ir Kurp ved tavs ceļš. Šajā lasījumā mēģināsim saprast, kur ved tas ceļš, uz kura tu šobrīd esi, kas tev par to ir jāzina, un, ja nepieciešams, veikt kādu pagriezienu vai kādas izmaiņas, es ceru, ka šis lasījums parādīs arī to. Šodien mums ir 3 kārtas, no kurām izvēlēties savu grupu. Šī kārtas būs grupai numur 1, šī kārtas būs grupai numur 2, un šī kārtas būs grupai numur 3. Sajūti, kura kārta ir domāta tev, kur rodams tavs lasījums par tavu ceļu, un kad būs izvēlējies savu kārti, kā vienmēr video aprakstā atradīsi grupu laikus, un tad jau tiksimies pie tava lasījuma. Sveiki, mīļā pirmā grupa! Tātad izvēlējies pirmo kārti, un tavs simbols ir šis skaistais biķeris. To mēs noliksim te. Un palūkosimies tad uz kārtīm. Kurp ved tavs ceļš? Nu, ja mēs ņemam biķeri arī kā, teiksim, palīgu mums šajā lasījumā, tad es teiktu, ka šis ceļš tevi ved uz piepildījumu. Attiecīgi, ja rodas jautājums, vai šis ir tavs īstais ceļš, tikai balstoties uz šo pirmo kārti, man gribētos teikt, šis ir ļoti labs ceļš, ko tu esi izvēlējies. Bet paņemsim vēl kārtas un paskatīsimies, kas tev vēl ir jāzina par tavu ceļu. Es sajūtu, ka šodien mums vairāk būs uzsvars uz orakulu kārtīm, nevis taro kārtīm, tātad vairāk būs, es teiktu, ka tā ziņa varētu būt diezgan konkrēta. Citreiz gan arī orakulu kārtas ir ļoti tādas abstraktas un aptuvenas, bet es ticu, ka mēs tāpat saņemsim to, kas ir nepieciešams. Tā, lūdzu, vēl 2, un tad sāksim. Mums ir krietna čupiņa. Tā, mums ir New Vitality, tātad vitalitāte, manifestēšana, un tie abi ir vieninieki. Strengthening bonds, un atkal 1. Wow! Tad mums ir Dragonfly un Emergence. Childhood un Innocence. Reconciliation. Ok. Talent. Wow. Kas par kārtīm? Distant Horizons un Lovers. Tā, mīļo draudziņi, es uzreiz tev teikšu. Šis ceļš, ko tu esi izvēlējies, ved pie vai nu jaunām attiecībām, vai arī iepriekšējo attiecību sadziedēšanas, atkal apvienošanās. Jo mums ir saišu tā kā spēcināšana, tad ir reconciliation, kas arī būtu tā kā salapšanas, atgriešanās pie attiecībām pie otra. Mums ir milnieki. Tas, ko es sajūtu no šīm kārtīm, ir tas, ka tu esi pieņēmis pareizo lēmumu. Tu esi, labi, kārtējo miljonu reizi teikšu, visi lēmumi, manuprāt, ir pareizi. Respektīvi, nav nepareizi lēmumi, drīzāk ir garāki vai īsāki ceļi, kā mēs nonākam pie kaut kā. Bet kaut kādā ziņā man gribas teikt, ka šis bija pareizais lēmums, ja tu šaubies, ja tev tāds, vai es izvēlējos pareizi. Jo iespējams, ka tev bija jāpieņem grūts lēmums un jāveic kaut kādas darbības, kuras nebija varbūt tik viegli veikt. Kādam jāatsaka vai tieši kādam jāsaka jā, bija jāpārvar bailes, nedrošība. Kaut kādā mērā, man liekas, tu uzdrīkstējies to, ko tu iepriekš baidījies, un
Un principā tas, ko kārtis šeit vēlas tev teikt un parādīt, ir tas, ka tas bija ļoti labs lēmums. Teiksim, labs, lai nav jāsaka pareizs. Tas bija labs lēmums, jo tas pietuvina tevi tavam augstākajam es un tai tevis versijai, kas uzdrīkstās, kas te ir bērnības kārts. Man šķiet, ka tu kaut ko esi izdarījis tādu, kas ļoti tā kā parāda godu un parāda mīlestību un cieņu tavam iekšējam bērnam un tavām vajadzībām, tavai brīvībai. Man liekas, tu esi tiešām pieņems tādu lēmumu, kurš godā tavas vajadzības. Man gribas teikt, pēc ilgiem laikiem tu beidzot rūpējies vispirms par sevi. Un tas tiek ļoti augstu novērtēts, un tas tiks atlīdzināts. Un šīs pāris kārtas man liek domāt, ka principā tavā dzīvē sāksies pavasaris kā jauna uzziedēšana. Tu atklāsi sevī jaunas lietas, jaunus resursus, par kuriem tu pat iepriekš nenojauti. Uzdrīkstēsies iet tālāk, ja mēs izmantojam to pašu ceļu kā tādu simbolu, tad es teiktu, ka tu savā ceļā liec jaunus šos te klucīšus un virzies tālāk, kā jebkad tu esi gājis. Un kaut arī daļa no tevis varbūt arī mazliet baidās un satraucās, kas un tagad būs tur. Jo tas ir nezināms. Tas, kas tur uz priekšu, ir nezināms un nezināmais ir nedaudz biedējoši. Bet tevī ir drosme un ticība, un ja viņa arī varbūt nav vēl šobrīd ļoti spēcīga, viņa ar katru nākamo soli, ko tu spēr uz priekšu, aug. Nostiprinās, un man tiešām šķiet, ka šis ir tā kā, sāks jauna tavas dzīves sezona, jauna nodaļa, bet tāda pamatīga. Tā kā tu sevi iepazīsi no jauna, atklāsi savus talantus, atklāsi savus sapņus no jauna, ieraudzīsi sevi jaunā gaismā. Un šīs attiecības, man liekas, arī būs kā tāds pamatīgs tāds akmens tavos pamatos. Kaut kas tāds, kas tevi stiprina. Teiksim, ja tā sajūta par taviem pamatiem iepriekš, starp citu arī bija laba. Tā kā es ieraugu, es prātā redzu tavu māju vai tavus pamatus, tavas mājas, kas principā simbolizē tevi šajā zemes plānā. Es redzu šos pamatus kā diezgan stabilus un diezgan skaistus, bet tur varbūt vairāk bija ķieģeļi agrāk, bet tagad aizvien vairāk ir tie lielie laukakmeņi, kuri ir ne tikai ļoti skaisti, bet viņi ir tik pamatīgi, tik neizkustināmi. Man šķiet, ka tos ķieģeļus varēja, ja ļoti gribējās, varēja kāds arī izsist. Un kaut arī varbūt viens ķieģelis tur tiek izsists, it kā jau tā māja turās, it kā tie, vēl tā kā nebrūk kopā, bet tur gaudo vējš un kaut kā tomēr vairs tie pamati nav tik stingri un tik stabili. Un šķiet, ka tagad tu izvēlies, es vairs savu māju nebūvēšu no ķieģeļiem, es būvēšu no laukakmeņiem, vēl lielāku, vēl pamatīgāku. Un iespējams, ka tas grūtais lēmums, tā grūtā izvēle, kur tu veici, un tas jau šķiet ir pagātnē, tagad jau tu esi uz tā jaunā ceļa, bet tā atskatoties, iespējams, ka tu izlēmi, ka tu nojauksi kaut kādus līmeņus no tās savas mājas, tos ķieģeļus, tā kā vairs neizmantosi, un ķieģeļi varētu būt attiecības ar citiem cilvēkiem, kaut kādiem konkrētiem cilvēkiem tavā dzīvē, kas it kā tevi atbalstīja, bet ne līdz galam, kas gandrīz šķiet, ka viņiem bija rokās tas ķieģelis, un tas cilvēks tā kā dažreiz ielika to ķieģeli, lai tu jūties droši, bet citreiz izvilka ārā, jo varbūt bija cilvēki, kuriem patika
kontrolēt tevi vai justies, ka viņiem ir vara pār tevi un tavu dzīvi. Bet šie laukakmeņi, jocīgi mazliet man tā kā pielīdzināt cilvēkus akmeņiem vai materiāliem, no kuriem tiek būvēta tavu pamati, bet tas ir tas, kā es to saredzu. Tā kā sanāk piešķirt ķieģeļiem un laukakmeņiem personību, bet šis laukakmenis liekas daudz uzticamāks un tāds, kurš ir ar tevi uz mūžu, tāds stabilāks un pamatīgāks. Un iespējams, ka šeit, teiksim, šīs attiecības, kuras ienāk, šobrīd es teiktu, ienāk tavā dzīvē vai atjaunojas tavā dzīvē, jā, varētu būt tā, ka atjaunojas attiecības, kuras kaut kādu laiku varbūt bija izjukušas, bet varbūt arī ienāk kāds jauns cilvēks, jo šī mīlnieka enerģija, kas varētu būt tas laukakmens, viņa ir ārkārtīgi tiešām pamatīga un stabila. Šī atkal savienošanās, šī arī varētu būt diezgan stabila, bet ar laiku viņai bišķiņ cita nianse, bišķiņ cita enerģija. Tas ir tā kā varbūt kāds tavā dzīvē bija kā tas ķieģelīts, kurš nāk un iet. Un tad kaut kāda notikuma rezultātā tā kā abas puses izlēma, ok, es gribu, lai tas ir kaut kas vairāk. Mēs gribam, lai tas ir kaut kas vairāk, kaut kas pamatīgāks. Bet lai no ķieģeļa kļūtu par laukakmeni, principā tas it kā nav iespējams. Man liekas, ka nē, nav. Bet šīs attiecības kļūs stiprākas. Un ja tas arī būs ķieģelis, tas būs tāds ķieģelis, kuru tā kā šis cilvēks, jūs principā viens otram kļūsiet par tik lielām uzticības personām, ka vairs nebūs tas, ka, turp un atpakaļ. Ja ir, tad ir, un tā arī. Un jūs būsiet viens otram. Kaut kā nav īsti to tādu smuku vārdu, kā to apzīmēt, bet man šķiet, ka te ir stāsts par divām dažādām attiecībām. Jā. Mēs varam vēl kādu kārtu paņemt par šito, jo tas ir tāds, it kā vienkārši, bet kaut kas tur ir arī mazliet tāds mulsinošs. Mani mulsina tās attiecības. Katrā ziņā, ja mēs, teiksim, neejam tik konkrēti iekšā situācijā, bet skatāmies vispārīgi par tām tendencēm, attiecības, kas tavā dzīvē būs turpmāk, vai tās ir ar cilvēkiem, kurus jau tu pazīsti, vai tās ir ar jauniem cilvēkiem, viņām būs cita kvalitāte. Viņas būs stabilākas, pamatīgākas. Tie cilvēki, kuri būs tavā dzīvē, viņi no tevis nepieprasīs tavas iekšējās pasaules atslēgas. Viņi nepieprasīs, ka tu viņiem pakārto savu dzīvi. Ja tu to arī darīsi, tad tas būs tāpēc, ka tu to gribi, nevis tāpēc, ka kāds ar tevi manipulē vai kāds mēģina piespiest kaut kādas īpašās podziņas, lai tu izdari tā, kā viņam vajag. Tā cieņa un tā mīlestība, ko cilvēki tev sniegs, viņa būs patiesa un godīga bez aprēķina. Jo man ir sajūta, ka iepriekš attiecībās tu uzticējies, bet ne visiem bija labi nodomi. Protams, ir arī cilvēki, kuri patiešām ir, viņi tiešām, ko viņi saka, to viņi arī domā, un viņiem nav kaut kāds, apakšā kaut kāda vēlme tevi izmantot. Bet, ja godīgi es sadzirdu, ka tev bija nepieciešams tāda veida attiecības, tādas, kur cilvēki liek tev vilties, kas, man liekas, ir riktīgi neforši no vienas puses, bet no otras puses tev bija jāiemācās tā mācība. Tavai dvēselē bija tas nepieciešams, un tagad, kad tu esi to iemācījies, un es domāju, tu esi iemācījies atpazīt kaut kādu patērnu citos, kurš tevi tā kā brīdina, ok, šis man nederēs, jo te kaut kas nav tīrs. Tagad, kad tu to pazīsti, un tu neļauj tam vairs sevi
ietekmēt un kaut kā tu arī nepavelcies uz to, tad tev principā šāda veida attiecības vairs nav nepieciešamas. Un tās pamazām, es teiktu, daudzas no tām tu jau esi pārtraucis un izbeidzis, bet tās, kas varbūt vēl ir palikušas, vai cilvēks atgriezīsies tavā dzīvē, vai nu viņi transformēsies, vai nu viņi aizies tikpat ātri, cik atnākuši, jo viņi sapratīs, ka tu vairs neesi, tu vairs neņem pretī kaut ko tādu. Tu vairs neļaujies, ka tevi izmanto un ka tavu labo sirdi, jā, ka izmanto un ka tevi tina pirkstu. Tā vairs nebūs opcija cilvēkiem. Bet tā ir tikai viena daļa tikai no šī ceļa, bet liela nozīme tiešām ir taviem talantiem, tavām vēlmēm. Šis būs tas laiks, kad tu, principā tas laiks jau ir sācies, bet šajā ceļā tu sevi visu laiku atklāsi dziļākā un tādā man ir tā kā, es domāju, kas varētu būt nākamais vārds, ko pateikt, un nav, vienkārši 0. Tu sevi ieraudzīsi aizvien patiesāk un patiesāk, dziļāk un dziļāk, un tu sev visu laiku būsi kā jaunatklājums. Man negribās gluži teikt, ka tu sevi atklāsi no jauna, jo tu jau vienmēr esi sev bijis. Bet tas ir tikai tavas acis spējas ieraudzīt aizvien vairāk un vairāk no tā, kas tu jau vienmēr esi bijis. Jā. Un tavi talanti. Un tavas manifestēšanas spējas. Tas viss kļūs aizvien tāds pamanāmāks, spēcīgāks, jaudīgāks, intensīvāks. Man šķiet, ka mums vajag vēl kārtas. Jā, paņemsim vēl kādu. Lūdzu vēl 2 kārtas par pirmās grupas jauno. Man gribas teikt jauno ceļu kaut kādā mērā, kaut gan, protams, tavs ceļš, un viņš vienmēr tāds ir bijis. Burvīgi, psychic abilities. Tavas spējas un robežas. Jop. Nu, tā ir vēl viena tā kā atsauce. Tā man gribas salikt attiecības kopā. Visas attiecību kārtas kopā. Labi. Tā bišķi gaisma man atspīja, bet, nu, es pieņemu, ka tu redzi. Robežas. Šīs te 4 kārtas runā. Jā, tad izdarīsim tā. Tātad viena tēma ir attiecības. Veselīgākas robežas, vairs nekādas savu vajadzību kaut kādas noniecināšanas vai ignorēšanas citu dēļ. Nē, tas, kas tev ir svarīgs, tas ir svarīgākais, galvenais. Un ja kāds to nespēja respektēt, tā ir viņa problēma, nevis tavēja. Jā, un tad otra tēma ir manifestēšana, un šī jaunā enerģija, principā, tāda pārliecība par sevi, caur kuru tu arī vari šos savus talantus izpaust. Sevi realizēt pilnīgi citā kvalitātē. Un šie te distant horizons, attālie horizonti. Es domāju, ka tu darīsi ļoti daudz ko tādu savā dzīvē, ejot uz priekšu, ko tu pat agrāk nebūtu spējis iztēloties. Viens iemesls ir varbūt tāpēc, ka tu nebūtu uzdrīkstējies, bet otrs iemesls ir tas, ka tu pat nezināji, ka tu kaut ko tādu varētu gribēt, vai varbūt tu, tā kā, pilnīgi cita pasaule tev atvērsies. Vai tā pati esošā vienkārši
dziļumos. Un, jā, tavas spējas sajust sevi, sajust enerģijas tev apkārt, arī tas attīstīsies, ja tu to vēlēsies. Tas, man liekas, ir ļoti svarīgi man to pateikt, jo citreiz tas var būt arī biedējoši, un citreiz tas var būt visai tā teiksim, ja tavs fokus ir uz kaut kādām ļoti materiālām lietām un fiziskām lietām, tad tās garīgās, kā lai es to aprakstu? Man ir sajūta, ka man tev ir jāpasaka, ka tu drīkst arī atlikt šo, jo kaut kādā mērā tas agrāk vai vēlāk tāpat notiks, ka tu sāksi just, redzēt, dzirdēt. Es nesaku, ka visu reizē, bet viens no tiem noteikti enerģijas, kuras tu iepriekš nejuti, neredzēji, nedzirdēji. Un es teiktu, ka šī kārts runā par vēl vienu tādu nelielu tā kā atzaru tavā pašreizējā ceļā. Jo es teiktu, tu esi drīzāk kā sākumā, tu esi kaut kur šeit. Un šī te attīstība, ka tavas spējas uztvert kaut ko vairāk, taps tev vairāk zināmas, uztveramas. Es nezinu, kā nekas nenāks pēkšņi no nekurienes. Tas viss jau tevī ir. Tāpēc man ir ļoti grūti atrast pareizos vārdus. Vienkārši tu pēkšņi to sajutīsi. Tas pēkšņi tev atklāsies daudz redzamāk un nepārprotamāk. Bet tas jau tevī ir. Bet grūti to aprakstīt. Principā, ja tu esi šobrīd tās tavas spējas varētu tapt redzamākas kaut kur šajā reģionā. Kur ir vēl viens tā kā atzars. Tu vari iet pa kreisi, tu vari iet taisni. Un tad ceļš neturpinās. Attiecīgi, respektīvi šobrīd tur nav kauliņi, mēs neredzam, kas tur notiks. Protams, ka ceļš turpinātos, ja tu izvēlētos pa viņu iet, bet tā kā tas ir nezināmais. Un tas ir nedaudz biedējoši, pat tad, ja tu jau esi tajā drosmīgajā, jaunajā tērpā ietērpies, iekāpš šajā jaunajā nodaļā, izvēlējies šo jauno ceļu, kur tu esi drosmīgāks, kur tu uzdrīksties vairāk. Man ir sajūta, ka šie ir divi atzari tavam ceļam. Vai nu uz priekšu, vai pa kreisi, un te ir vēl atzars. Kaut gan šis bija ļoti simboliski nolikts, vienkārši, principā dekoratīvi, bet man šķiet, ka šis ļoti atbilst. Tev būs vēl izvēles priekšā. Vai tu gribi vairāk attīstīt savas garīgās spējas, vai tu gribi varbūt vairāk ceļot un izzināt fizisko pasauli. Es uzskatu, ka šīs abas lietas varētu iet roku rokā, bet man liekas, ka te būs jāveic arī kaut kādas fiziskas darbības. Teiksim, ja tu gribi attīstīt savas spējas, varbūt izmācīties reiki, vai varbūt apgūt taro kārtas vai kaut kādu citu garīgo praksi, kas prasīs tavu laiku, tavus resursus, tavu uzmanību. Tāpat arī, ja tu izvēlēsies, es gribu ceļot, es gribu attīstīt savu karjeru, savus talantus, arī tas prasīs kaut kādas darbības no tavas puses. Un neviens no šiem ceļiem nav slikts. Viņi abi principā ir ļoti tādi, labi es teikšu, kā es dzirdu, empowering, tādi, kas tev liek justies spēcīgam un varošam. Viņi abi ir spēcinoši, tikai katram ir bišķiņ cita tā nianse un teiksim, tas fokus. Vai tas ir materiālais, fiziskais, vai tas ir garīgais. Un es pieņemu, ka tik un tā kaut kādā brīdī, bet tā kā krietni uz priekšu, tāpat tie abi ceļi satiktos. Tā kā neatkarīgi no tā, vai tu izvēlēsies materiālo, fizisko, izzināt pasauli, izzināt savu sevi šīs dzīves kontekstā, vai arī izzināt savas spējas, neatkarīgi no tā, tu varēsi beigās, negluži beigās, bet kaut kur
tur tālāk uz priekšu tavā ceļā. Tu varēsi darīt abas lietas. Vienkārši šobrīd varbūt, man liekas, tas būtu par daudz, ja tu mēģinātu abus. Un es domāju, pat, ja tu izvēlētos vienu vai otru ceļu, tu tāpat kaut kādus krikucīšus jau arī varētu, kaut kādus pieredžu krikucīšus un kas tas tāds ir? Kāpēc es šodien reāli nemāku? Tāpēc es paņēmu šo kristālu. Viņš bišķi palīdz man pateikt, verbalizēt to, ko es redzu un sajūtu. Respektīvi, šis vai šis, tā teikt, novirziens tavam ceļam, neatkarīgi no tā, tu kaut ko iegūsi arī otrā jomā. Pat, ja tu izvēlēsies, piemēram, ceļot vai attīstīt savus citus talantus, teiksim tā, arī tava garīgā pasaule attīstīsies. Vienkārši tas nebūs tas galvenais fokus tev, attiecīgi šī attīstība nenotiks tik ātri. Un otrādi arī, pat ja tu attīstīsi savas spējas, tas nenozīmē, ka tu nevarēsi ceļot vai izzināt vēl kaut kādas citas lietas. Vienkārši fokus būs izteiktāks uz šo. Man liekas ļoti interesanti, ka tas tiek šeit parādīts, jo, ja godīgi, varbūt tas nedaudz rada tādu trauksmi, tā kā bāc atkal kaut kas jāizvēlas, taču tikko jau beidzu izvēli. Pirmkārt, tas nebūs uzreiz, tā kā šobrīd nedomā par to. Man gribās tā kā uzreiz to trauksmi mazināt. Es sajūtu kā tāds, ko man darīt? Viss būs labi, tu zinās. Tajā brīdī, kad tu nonāks līdz tam, pat ja tu nezinās, ko izvēlēties, tad, man liekas, tu zinās, vai vismaz tu jutīsi, ka nav nepareizā ceļa. Un tā arī ir. Neatkarīgi no tā, ko tu izvēlēsies, tu jutīsies gandarīts, tavs kausiņš būs pilns. Un agrāk vai vēlāk tāpat šie abi ceļi satiksies. Un tā kā, ja tu pirms izvēlēsies to materiālo ceļu, tad tu tāpat nonāks pie garīgā. Un ja tu izvēlēsies garīgajā, tā kā attīstīties vairāk, agrāk vai vēlāk, tu tāpat nonāks arī pie fiziskā. Tā kā, tas ir neizbēgami jautājums vienkārši, ko darīt pirmo. Bet man tāds ir, ka tagad mums vajag vēl vienu kārti. Tā kā atbalstam, vai drīzāk kāda būs zīme no augstākajiem spēkiem, kurā virzienā iet. Jo man liekas, ka, ja godīgi man sajūt, ka tev vajag zīmi vai kaut kādu palīdzību pieņemt lēmumu, lai tev nav tik liels stress. Senči. Jā, iespējams, ka no tavas ģimenes nāks kaut kādas zīmes, vai tava ģimene būs tā, kas tevi tieši vai netieši, man šķiet, ka drīzāk netieši mudinās iet vienā vai otrā virzienā. Un, teiksim, un visdrīzāk tas būs kāds no taviem senčiem, kas vai šobrīd ir ar tevi dzīvo šajā dzīvē, vai arī varbūt kāds, kurš ir tavs pavadonis, bet neatkarīgi no tā, tas būs kāds, kura enerģija tevi ļoti mīļ un tuva. Noteikti tas nebūs kāds, kurš tev krāta ar pirkstu un saka, nemaz neiedomājies to darīt, nezinu, tu izniekos savu laiku vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, ir tie cilvēki mūsu dzīvēs, kuri it kā grib to labāko, bet principā viņi vienkārši vadās pēc savām bailēm, neuzdrīkstās kaut ko mainīt un grib, lai mēs arī tā daram. Noteikti ieklausies tajos senčos, vai viņi ir fiziski šeit vai nav, kuri tevi iedrošina un caur kuriem tu jūties. Es sajūtu, ka tas atslēgas vārds ir ziņkārība, ka tev ir ziņkārība iet vienā vai otrā virzienā. Varbūt tev ir radinieki, kuriem arī ir kaut kādas spējas, gaišredzība, gaišjūtība. Es nezinu, vai latviešu valodā tā saka.
Bet, ja tu visdrīzāk tu dzirdēsi kādu stāstu par to, ka tavā ģimenē jau kaut kas tāds ir. Vai arī tieši otrādi, ja mēs skatāmies uz otru ceļu, kad nevis otrādi, bet tieši otrs variants, kad kāds ir riktīgi vai nu ceļojis, vai kāds ir, piemēram, pusmūžā kļuvis tur, nezinu, nomainījis pilnīgi to savu profesionālu attīstību, kļūst par pavāru, vai nu, tas būtu vairāk stāsts par talantiem, par karjeru un tādām lietām. Tā kā kaut kāds stāsts varētu pie tevis atceļot, kaut kāda sajūta, varbūt sapnis, caur kuru tu sajūti, ka tavi senči tevi aicina vienā vai otrā virzienā attīstīties. Tā varētu būt zīme, bet arī tādi, ja zīmes nav, ja nekas nenotiek tāds zīmīgs, man gribas teikt, nesatraucies par to, kur tālāk doties. Jo patiesībā tu esi vēl tikai šeit sākumā, un, teiksim, ja tiešām tās nākamās krustceles ir vēl 3 soļus uz priekšu, tās nav dienas. Es domāju, ka varbūt ir mēneši, bet varbūt arī garāks laika periods. Bet tā kā man šķiet, ka kamēr tu nonāksi līdz tam momentam, līdz tam punktam, tu būsi ieguvis vēl pieredzi, vēl zināšanas un pārliecība par to, ka neatkarīgi no tā, kur tu ej, tu rīkojies visatbilstošāk savām vajadzībām un savam dvēseles aicinājumam, jo tas, kurp ved tevi tavs ceļš, jebkurā gadījumā ir laime. Ir laime, ir prieks, ir gandarījums, ir bagātība, iekšēja bagātība, iekšējs piepildījums, tāpēc nav nepareizās izvēles turpmāk. Tā kā tu jau izdarīji to svarīgāko lēmumu un ieliki sevi tajās sliedēs, kas ir visatbilstošākās tev. Man šķiet, ka šis lasījums ir bijis salīdzinoši haotisks, tāpēc es ļoti ceru, ka tu tomēr uztvēri to, ko es vēlējos pateikt, to, ko es vairāk pat sajūtu nekā izteicu vārdos, bet tev ir arī spējas, un es ļoti, man gribas teikt, ka es ticu, ka tu sajūti, bet es arī, protams, ceru, ka tu sajūti šo vēsti tev. Paldies, ka biji ar mani kopā šajā lasījumā. Šī bija ziņa tev par šo ceļu, kur tu šobrīd ej. Tu esi riktīgi liels malacis. Es ļoti par tevi priecājos, un es ticu, ka jo vairāk uz priekšu, jo foršāk un skaistāk un burvīgāk viss būs. Jā. Tikai šis bija tavs lasījums. Paldies tev par kopā būšanu, un tiksimies kādu citu reizi. Atā! Sveiki, mīļā otrā grupa! Tātad, tu izvēlējies otro kārti, un šis būs tavs lasījums par to, kur ved tavs ceļš. Tava kārts atklāja šādu attēlu, kas ir mums bruņu ķivere. Un paskatīsimies, kā šis simbols, šis objekts iekļaujās tavā lasījumā. Es tev jau samaisīju kārtis. Palūkosimies. Tātad mums ir Heal, pamata čakra, Just Breathe, jeb vienkārši elpo, Transformācija, Sapņi, Zemes maģija, Zibens un spēks, Power, Marriage, laulība un Expectation, gaidas. Tad, kad es ieraudzīju šo ķiveri, patiesībā man bija sajūta, ka tu vēl esi procesā, ka tev vēl viss notiek, tavs ceļš, šis ceļš, kuru tu ej, ir ārkārtīgi piesātināts ar darbošanos. Tu darbojies, tu cīnies par sevi.
Un tev šīs kārtas principā lielā mērā to arī apstiprina. Šeit ir transformācija, šeit ir dziedēšanās, šeit ir šis mudinājums just breathe, vienkārši elpo. Pamata čakra, kas runā par drošību, stabilitāti, pamata vajadzību apmierināšanu. Un tad ir arī tāda ēteriskāka enerģija, jo kas šīm kārtīm, varbūt netik ļoti transformācijai, bet šīm kārtīm divām, principā visām šīm trim, manuprāt, ir kopīgs, un arī šim zibens spērienam ir tas, ka tā ir tāda, zini, ir tie darbi, kur mēs ņemam lāpstu un ejam un rokam zemi. Nu, tā kā lielie, pamatīgie darbi, kuri prasa tādu, varbūt viņi nav tik tīrīgi, viņi nav tik ēteriski, viņi ir tiešām pamatīgi un tādi zemīgi, ja tā var teikt. Un tad ir fejas un sapņi, kas ir tāda lidināšanās. Transformācija arī ir tāda tā kā vairāk pa mākoņiem. Viens ir tāds pamatīgs un tāds, es tagad roku zemi, es tagad mainu savas dzīves pamatus, to savu taciņu, pa kuru es eju. Un šie gaisīgā enerģija atkal ir vairāk tā kā, tur, nezinu, sastādīt puķītes un izrotāt, izdekorēt. Un kaut kādā mērā šķiet, ka tavs ceļš iekļauj abas šīs lietas vienlaicīgi. Ka tu transformē un tu pārveido šo zemi, šo pamatu zem kājām. Ļoti tādā, man gribas teikt, tādā tiešā un tādā fiziskā veidā, bet tajā pašā laikā tajā ir arī tas maigums un sievišķīgums un, respektīvi, gan vīrišķā, gan sievišķā enerģija šeit ir klātesoša. Tas ir tas, ko es gribu teikt. Šīs divas kārtas, man liekas, mazliet tā kā cita opera, un es paņemšu kaut ko klāt, lai viņas tā kā papildinātu. Tāpēc es runāšu secīgi. Tu dari lielo darbu tagad. Šis ceļš, uz kura tu esi, ir ceļš, kurš tevi ved pie tavas sapņu zemes, tavas sapņu vietas, tās esības, kas ir tā kā tu gribi, tā kā tava dvēsele ilgojās. Un tu dari gan to darbu fiziskajā, gan garīgajā plānā, gan tād, es teiktu, visos plānos tu strādā šobrīd. Visi tavi ķermeņi ir nodarbināti, gan tavs fiziskais, gan tavs emocionālais, garīgais, mentālais. Un viņi visi, principā, strādā, lai tu nonāktu pie tās. Šī ir tā tevis daļa, kas sēž smukajā kleitiņā uz palodas un gaida, kad viss būs gatavs. Kas ir smieklīgi. Tā kā pilnīgi liekas, ka te ir trīs dažādas personības. Un iespējams, te ir vēl kaut kāda šķautne. Visas tevī. Un vienu brīdi ir tiešām tas, ka tu ej un roc un dari to fizisko. Un citā brīdī tu sēdi uz palodas un sapņu. Un citā varbūt tu rūpējies par esošā tādu. Nu, teiksim, tas būtu tā, ka tu dzīvo tranšējā, jo tu vēl esi procesā, lai izraktu, ko tu tur vēlies izrakt vai izveidotu pamatus, bet, tā kā šobrīd tas ir viss tādā, tā kā būvlaukums. Tava šī brīža situācija ir kā būvlaukums. Tur nav tā māja, tur nav tas komforts, bet tu ej uz to. Un tā kā ir tas moments, kad tu roc un kad tu strādā, un tad ir tas moments, kad varbūt tajā vietā, kur tu, nakšņo vai kur tu ēd, tu uzklāj smuku paklājiņu. It kā liekas priekš, kā mēs taču tūlīt rākšu tālāk, un kaut kad vēlāk man būs tas paklājiņš un būs tas komforts, bet kaut kāda tevis daļa grib parūpēties, lai arī tagad, kad tu vēl neesi nonācis savā galamērķī, arī tagad tev būtu forši, ka tu arī tagad vari izbaudīt, kaut nedaudz padarīt tos
tādus nērtus apstākļus, ērtākus un skaistākus. Tā ir tāda sevis palutināšana arī tagad. Kaut gan es teiktu, lielais sapnis, lielais mērķis ir vēl uz priekšu, tā kā tu vēl neesi tur nonācis. Bet tā ir ļoti, ļoti, man liekas, tā ir ļoti forša enerģija, tāda labestīga pret sevi, atpazīšana, ka arī tagad, kad es vēl varbūt neesmu tajā ideālajā pozīcijā, esmu pelnījis justies labi, cik nu vien labi spēju. Tas būtu tā kā, jā, tu ej cīņā ar savu bruņu tērpu, bet ik pa laiciņam tu nospodrini tās bruņas, varbūt kaut ko atjauno, kaut ko salabo, lai arī šajā cīņā tu jūties labi, lai tu jūties tā, ka tev ir viss nepieciešamais. Uzasini to lāpstu, nomaini grabeklim kātu, atrod savu salīdzinājumu, kā tu vēlēs, savu analoģiju, bet jā, tās ir rūpes par sevi tagad un virzība uz priekšu. Ja es ņemtu, un šis lasījums ir bez taro kārtīm, bet ja es ņemtu taro kārti, tad tie varētu būt, tas varētu būt monētu bruņinieks un 8 monētas. Jā, tur ir darbs, bet tur ir arī, kas man nāk prātā. Kausu bruņinieks varbūt tāds, kurš arī atcerās baudīt dzīvi pa ceļam. Es nezinu, kāpēc man likās, ka man ir jānosauc arī kārtas, taro kārtas, vienkārši ienāca prātā. Labi, bet es gribu vēl bišķi šito apskatīties, kas mums notiek ar šo. Labi, ņemsim to no tās pašas skavas. Tātad gaidas un laulība. Kas otrai grupai jāzina par šīm 2 kārtīm? Journey, ceļojums. Nu jā, tas lielais sapnis ir stabilitāte un komforts. Tās varētu būt tiešām arī laulības ar otru cilvēku, bet tā ir laulība ar labāku dzīvi vai ar savu augstāko es lielā mērā. Tā ir tā savienība, kurā tu jūties labi, un savienības starp tevi un kaut ko, jebko. Un kaut kādā mērā arī apsolījums, jo laulība tomēr tiek uzskatīta par kaut ko diezgan stabilu, tā vismaz vajadzētu būt. Un stabilitāte ir tas, par ko tu šobrīd kaut kādā mērā cīnies, pie kā tu strādā. Man ļoti spēcīgi prātā nāca šī rakšanas vizualizācija, ka tu tā kā fiziski kaut ko veido, bet tas varētu būt arī darbs pie tā, ka tev ir stabils attiecības. Un tas, ka šeit ir šī ceļojuma kārtas, ceļošanas journey, tas ir ceļojums ceļš, par ko mēs arī runājam šodien, bet šis nav tas ceļš, uz kuru tu atrodies. Bet ja tu esi, piemēram, kaut kur šeit sākumā, kaut gan tu neesi sākumā, tu esi, es teiktu, kaut kur šeit, vai varbūt pat šeit. Respektīvi, vidū, vai nu vidus sākuma posmā vai beigu posmā, jo tu jau veji šo ceļu kādu laiciņu. Bet šis ceļš, kas tevi novedīs pie šīs skaistās laulības, pie šīs stabilitātes, viņš ir kaut kur vēl. Tā, pagad, es pielikšu klāt. Viņš ir, nē, tas man nedara, pagad, tūlīt. Rekur. Viņš tātad būtu kaut kur šeit. Un redz, te ir, es pieliku speciāli tādu kauliņu, kas ir tā kā sazarojums, jo tur arī, tā kā tas prasīs kaut kādu lēmumu. Tev gribās, daļa no tevis grib kaut tas būtu jau tagad. Kaut tu jau tagad varētu uzreiz nonākt uz tā ceļa, kas ir stabils un drošs un kur viss ir paredzami un tā kā vajag.
Bet tev līdz tam atzarojumam, kurš pie tā novadīs, tev vēl tur ir jānonāk. Jo tas, ja mēs atgriežamies pie tās rakšanas un pamatu būvēšanas, māja nav vēl gatava. Tu vēl nevari, jo šis jau ir tas moments, kad tu ievācies tajā mājā. Māja vēl tiek būvēta, un tā māja ir vienkārši tavs stabilitāte, tavs iekšējais miers. Tev vēl tur ir zibens, tev vēl plosās vētra tevi iekšā, un viņa ir nepieciešama, lai attīrītu to vidi no visa tā, kas tev nav vajadzīgs. Tā ir arī tā dziedēšanās. Principā šīs divas kārtas ir līdzīga enerģija. Dziedēšanās un zibens, tas ir attīrīšanās process, atbrīvošanās, transformācijas process. Ja tu šajā brīdī saņemtu, ja tu varētu teleportēties uz šo stabilitātes momentu, šo laulību un to visu, tu nemācētu par to parūpēties, jo tu vēl neesi atbrīvojies no liekajām lietām. No tām, kas tavu stabilitāti iepriekš sit ārā no līdzsvara. Jā, tu ej uz to, un tev tas būs. Man tiešām gribas teikt, ka tev tas būs. Bet jā, tu ej uz to. Tas vēl nav pienācis, tu vēl neesi tam gatavs. Bet tu strādā ar sevi. Tavs ceļš, ja mēs atbildam uz jautājumu, kur viņš ved uz stabilitāti, viņš ved uz pozīciju, kur tu esi sadziedējies, kur tu esi atbrīvojies no liekajiem smagumiem, no attiecībām, kuras tev nekāpo, no pārliecībām, kuras tev tur kaut kādās važās un kuras tev ierobežo. Tu virzies uz brīvību, uz prieku, uz stabilitāti, bet ne tādu stabilitāti, kas tev ir aujas leju kā enkurs, bet uz tādu stabilitāti, kas ir tāda pamatne, no kuras var atspērties un lidot, kur vien gribās. Tā ir tā bāze, kur tu vienmēr vari atgriezties un justies droši. Šobrīd ir šķiet vairāk, ka tu dzīvo ar somām, ar čemodāniem un prātoties, kur tavs, kaut kādā ziņā šī kārts arī atbilst, tu prāto, kur tas ceļš aizvedīs. Tu vēl nezini, kur ir tava bāze, kur ir tā drošā vieta. Tu par viņu sapņo, tu viņu gaidi, bet viņa vēl nav uzbūvēta, viņa vēl nav gatava. Man liekas, ka mums vajag vēl kādu kārti. Paņemsim vēl divas. Lūdzu, vēl divas kārtas. Otrai grupai par viņu ceļu. Kurš ved viņu ceļš? Pirmai grupai arī bija šī kārtas. Psychic abilities, jeb spējas, bet tas psychic, es nezinu, kā to tulkot pareizi. Tā būtu gaišudzība, gaišjūtība, clairsentience, clairaudience, clairvoyance. Un tad mums ir auglība. Un auglība zem laulības kārtas. Šis ir interesanti, jo šis ir vairāk, teiksim, man ir sajūta, ka tavas ilgas tomēr ir pēc stabilitātes. Un tā stabilitāte ir tomēr diezgan tāda zemes līmenī, tāda materiāla, fiziska. Protams, ne tikai, bet vairāk tāda tā kā pamats. Šī kārts vairāk runā par to otru galu, teiksim tā, ja tā ir trešā acis. Ir pēdas, kas ir stabilitāte, un trešā acis ir otrā galā ķermenim. Ir tie spāni, ar kuriem mēs lidojam, un ja es skatos stabilitātes kontekstā uz šo kārti, tad iespējams, ka te ir stāsts par to, ka tu mācies ne tikai justies droši uz zemes, justies, ka tev šeit ir saknes, un ka tu vari lidot, un tev būs kur atgriezties, bet tu veido arī tādu stabilu, pārliecinošu kontaktu ar augstākajiem spēkiem. Jo patiesībā tur arī ir ļoti daudz, teiksim tā, ja mums veidojas labas attiecības ar augstākajiem spēkiem,
un ar sevi pašu, principā, ar savu augstāko es, mēs jūtamies droši arī garīgajā līmenī. Mēs jūtamies droši visos līmeņos patiesībā. Baigi interesanti. Izstāst, ka tu strādā, jā, te jau arī ir. Te ir gan tas fiziskais, gan tas garīgais. Tu strādā visos līmeņos. Visos līmeņos tu principā veicini savu stabilitāti, uzticību, uzticēšanos sev, uzticēšanos augstākiem spēkiem, uzticēšanos arī tam un tiem, kas tev ir apkārt, cilvēkiem tavā dzīvē, zemē kā būtnei. Ļoti interesanti tas ir, bet man ir sajūta, ka tas process, kuru tu šobrīd veic, kas attiecās uz tavām attiecībām ar citiem, un īstenībā arī ar sevi. Ir tas, ka tu veic tādu tā kā kandidātu atlasi, vai tu izstrādā kaut kādus kritērijus, pēc kuriem citi var ienākt tavā dzīvē, un pēc kuriem varbūt arī, teiksim, ir kaut kāda tevis tā daļa, tavs prāts, kurš varbūt izsaka necienīgus komentārus par tevi pašu. Tā kā dažādas domas saka, es jau nevaru, es jau nezinu. Un tu sev šobrīd, tā ir daļa no tava procesa, no tava tā stabilitātes veicināšanas plāna. Es klausos ļoti oficiāli, bet daļa no tā ir izstrādāt kaut kādus kritērijus, pēc kuriem tu atpazīsti domas, enerģijas un citus cilvēkus, kuri tev nepalīdz justies droši, kuri tev nepalīdz justies stabili. Piemēram, doma man nesanāks noteikti neveicina pārliecību par saviem spēkiem un stabilitāti un drošības sajūtu. Attiecīgi šī doma netiek pieņemta, viņa tiek izraidīta. Un man liekas, tas ir kaut kas, ar ko tu strādā. Un tāpat ir arī un man likās tik svarīgi pateikt par Zemi kā planētu, kā būtni. Iespējams, ka tas ir saistīts ar vietām, ka ne visas vietas, fiziskās vietas, kur tu dodies, tev dara. Jo ir tā, ka ir vietas, kur mēs dodamies un nav laba sajūta. Un iespējams, tāpēc arī te ir šīs tavas psychic abilities. Es teikšu angļu valodā, jo gaišās spējas, viņas arī lielā mērā ļauj sajust, kur ir mūsu vieta un kur nav, kur ir laba enerģija un kur nav. Un man liekas, ka varētu būt arī kaut kāda situācija, kur tu reāli izvērtē, kur fiziski atrasties, vai būt kur pārvākties, kur strādāt, kur dzīvot, es teicu, kur pārvākties, bet kur mācīties. Fiziski vietas, atrašanās vietas, man liekas, ka tas ir svarīgi tev arī. Jo, ja tu ilgstoši atrodies vietā, kur nav īsti riktīgi tev atbilstoša enerģija, arī tas, manuprāt, liek justies tev nestabili un nepārliecināti un mazina tev drošības sajūtu. Jo es jūtu, ka tu tiešām ilgojies atrasties vietā, kas visos līmeņos atbilst tai stabilitātes un drošības sajūtai. Šis ir ļoti interesants. Šī nianse, man liekas, ir ārkārtīgi svarīga, un es neatceros, kas būtu jutusi tik izteikti kaut ko tādu lasījumā. Tāpēc man liekas, wow! Tu diezgan kritiski, tagad veido šos kritērijus, ar tādu kritisku aci, ar tādu, nepieļauju vairs nekādus tur, labi, tu šoreiz ļaušu šai situācijai notikt. Varbūt es vienkārši, man tikai likās, ka šis cilvēks kaut ko man sliktu grib izdarīt, vai man tikai likās, ka šī vieta nav laba. Nē, šoreiz, man liekas, tā kā ar daudz kritiskāku pieeju, daudz vairāk uzticoties savai intuīcijai, tu veidosi šo atlasi un tā kā ielaidīsi savā dzīvē cilvēkus, vietas, situācijas, savas domas, tikai tās, kuras tev ir labvēlīgas. Un tad mums ir auglība, kas varētu būt bērni, ņemot vērā, ka šeit ir laulības kārta, bet auglība, principā, tad, kad tu jūties droši, tad tu vari radīt. Tas tāpat kā cilvēks arī nevēlas radīt pēcnācējus apstākļos, kur viņam nav droši. Viņš vienkārši pat nedomā par kaut ko tam līdzīgi. Viņš nejūtas droši. Bērnu ražošana nav plāna augšgalā. Un tad, kad cilvēks jūtas droši, vai jebkura dzīva būtne jūtas droši,
tad var domāt par pēcnācējiem vai par jebkā radīšanu, kam būtu šī auglīgā vieta, kur augt. Un tā tad drošība ir ļoti, ļoti, ļoti svarīga tev. Un patiesībā arī loģiski, tāpēc ir bruņinieks. Viņam ir šī te ķiveri, viņam ir bruņutērps, viņš sevi sargā. Un es domāju, ka tu ļoti vēlies noņemt šo ķiveri. Jo cik var ilgi ar to ķiveru staigāt, viņa ir smaga, caur viņu neko nevar redzēt. Gribās justies droši, gribas justies brīvi, gribas noņemt to ķiveri un būt kā mājās. Un tas ir tas, ko tu radi. Tas ir tas ceļš, kuru tu ej. Un man liekas, tu esi izdarījis jau ļoti, ļoti daudz. Tu vēl gluži neesi tur, bet tas tuvojas, un šis lasījums ir iedrošinājums tev nepadoties, uzticēties sev, uzticēties savam iekšējam kritiķim, kurš nepieļauj kaut kādas, jo prāts mums var pārliecināt, šis jau nav tik slikti, šis ir labs variants, jāpasteidzās, lai ātrāk kaut ko dabūtu gatavu. Bet es domāju, ka tava intuīcija neļaus tev sasteigt lietas un mēģinās tev būt, kritiskam un tādam izvēlīgam attiecībā uz to, ko tu ielaidi savā pasaulē. Jo tam ir nozīme, tas ļoti tevi ietekmē, ļoti. Un ja tu izvēlēsies to, kas tev nedara, tad tas īstenībā kaut kādā ziņā tas paildzinās šo ceļu. Jo tas, pēc kā tu ilgojies, ir īstenībā ļoti konkrēti un skaidri drošības sajūta. Un pat ja īstermiņā kāds apsola, ka par mums parūpēsies, ja iekšā nav riktīgi sajūta, nevajag uzticēties. Tā kā, pat ja tas piedāvājums ir ārkārtīgi kārdinošs, ir ļoti, ļoti jāsajūt, vai tas tiešām ir īstais. Un es domāju, ka tas ir tas, ko tu mācies darīt, tas ir tas, ko tu ārkārtīgi izvērtē. Un tev sanāk. Un es teiktu, gluži nevar pateikt, ka drīz, bet pēc kāda nepārāk ilga laika tu nonāksi tur, kur tu gribi nonākt. Tas nav gluži drīz. Drīz, man liekas, par ātru, jo tas darbs, ko dari, ir ļoti, ļoti pamatīgs. Un man liekas, ja tu domās, ka, drīz, tad tu vari kaut ko sasteigt. Tāpēc ir ļoti, ļoti forši, ka tu šobrīd arī, ka ir varbūt tie apstākļi nav perfekti, bet tu tomēr arī šobrīd centies izrotāt to savu bruņutērpu un ieklāt to mīksto paklāju un izrotāt to esošo vietu, lai ir nevis vēlme aizmukt un ātrāk nonākt galā, bet lai ir spēks spērt katru soli tā pamatīgi, rūpīgi, tā kā monētu bruņinieks, kurš iesēja katru sēklu un aplej katru sēklu un parūpēs par katru stādiņu un pacietīgi dienā strādā, jo viņš zina, ka viņš nonāks pie tiem augļiem. Un tu arī nonāksi. Jā, un šķiet, ka tā bija galvenā ziņa tev. Tu esi ceļā pie savas stabilitātes, pie savas pie skaistām mājām, pie skaistās pamatnes, no kuras atspērties un tad lidot kosmosā un tad atkal atgriezties. Man liekas, tas jau ir nākamais stāsts par nākamais tavs atzarojums ceļa, bet jā, kaut kā tā. Tas ir tas, ko es tev saredzu, sajūtu, sadzirdu. Es ceru, ka tev šī ziņa norezonēja, ka tev tā noderēs. Paldies, ka biji ar mani kopā šajā lasījumā un tiksimies kā citreizi. Tā! Sveiki, mīļā trešā grupa! Tātad šis būs tavs lasījums, kur palūkosimies, kur ved tavs ceļš. Tu izvēlies trešo kārti, un kas mums te ir?
Mums ir maisiņš ar naudu. Šis, pastīsimies, kā viņš iekļaujās pārējā lasījumā, jo, jā, es gribētu vispirms saprast, kādas pārējās kārtas, un tad izanalizēt, ko tas viss kopā nozīmē. Tā, es kārtas tev jau samaisīju, palūkosimies. Mums ir trust, uzticies, master, pavēlnieks, meistars, release, atlaid, viss melns. Interesanti, jo šī ir kava, kur ir dažādas krāsas. Tad ir ģimene, labbūtība, labsajūta, well-being. Mums ir happiness, prieks, kristāli un fokus, lietas un attīrīšanās, ceļš, atbilstoši lasījuma tēmai, vēl viens, tas būtu drīzāk ceļojums, tad mums ir ceļš un ceļojums, un mums ir high honor, kurš slēdzi nolieku šiten, augstais gods. Ok, interesanti, ļoti interesanti. Tā. Te ir viss kaut kas, te ir daudz tēmas. Tas, ka tev ir 2 reizes ceļa kārtas, ceļošanas, man liekas, ļoti interesanti. Tā kā vēl viens apstiprinājums par to, ka šis ir stāsts par ceļu, par nevis to, ka tu jau tur esi, bet par to, ka tu tur nonāksi. Un tas, ka tev ir attīrīšanās, tev ir šī tā atlaišanas kārts, mudinājums uzticēties, tas man liek domāt, ka tu strādā pie tā. Tu strādā pie tā, lai tā kā, tu gribi uzticēties, tu gribi būt priecīgs, tu gribi justies labi, tu gribi godāt sevi, justies, man gribas teikt, pelnījis. Tu gribi justies tā, ka tu esi bagāts. Un man es kāpēc gribas teikt, ka tu vēl neesi gluži tur. Un tas lielākā daļa no šī darba, kas tev ir jāpaveic, ir tavā prātā. Jā, nu, es teiktu, gandrīz viss. Un tagad, es teikšu, kā es jūtu, un ja šis tev nerezonē, tad tas nav tavs lasījums, bet man šķiet, ka tu esi tiešām bijis ārkārtīgi apspiests. Citi cilvēki ir tevi apspieduši vai mēģinājuši, viņiem tas ir izdevies kaut kādu laiku, apspiest to tavu garu, apspiest tavu pārliecinātību par sevi, tavu pat fokus šeit, tā kā tas ir tā, ka tu esi dzīvojis visu laiku citu ēnā, un man liekas, cilvēki ir ar tevi manipulējuši vai tevi tas vizuālais, ko es redzu šobrīd, tas tēls manā acu priekšā ir tā kā, ka tu mēģināji dzīvot ar skaidri uzlūkot pasauli, skaidri uzlūkot sevi, bet visu laiku kāds tev mēģināja ieskaidrot, ka tev vajag brilles. Un tās brilles, kad tu viņas uzliec, tava redze ir miglaina. Bet tāpēc, ka tas cilvēks, kurš tev to saka, vai nu viņam ir varas pozīcija pār tevi, vai arī viņš vienkārši ir tava autoritāte, un tu viņam uzticies, jo viņš taču zina labāk. Vai šis cilvēks ir gribējis, viens vai vairāk cilvēki tavā dzīvē mēģinājuši tev pārliecināt, ka viņi zina labāk. Es nevaru 100% tev pateikt, ka tas bija nolūku. Iespējams, ka šie cilvēki tiešām domāja, ka viņi tev palīdz. Bet neapzinātā līmenī viņi mēģināja tev apspiest. Šis ir ļoti sāpīgi, šis ir ļoti skarbi. Tā kā man
jā, šis ir sāpīgi. Šī ir sāpīga tēma. Un man liekas, ka tu iemācījies sevi apspiest. Nu, tā kā, redzi šī kārtas, kur tā sirsniņa ir aiz restēm. Principā, noliegt savas emocijas, apspiest savas vajadzības. Iespējams, ka tev citi cilvēki tavā dzīvē lika saprast, ka tavas emocijas nav svarīgas, nav vērtīgas, nav, ka viņām nevar uzticēties, ka viņas mānās. Šis ir smagi. Un tagad tu esi pieņēmis lēmumu, ka tu tam vairs neticēsi. Tu beidzot esi gatavs šīs, principā, šeit ir tās restas, un šeit tā kā tiek kaut kas pārplēsts, pārauts. Tu tā kā pārauj tās restas un saki, nē, es jutīšu to, ko es gribu just, to, ko es jūtu. Vai tās ir skumjas, vai tas ir prieks, vai varbūt man gribās lēkāt apkārt un bļaustīties. Vienalga. Tās ir manas emocijas, un man ir tiesības viņas just, un viņas nav ne par ko sliktākas par kādu citu cilvēku emocijām. Principā, tu šobrīd cīnies ar šo te veco programmu. Man liekas, te vairs pat nav stāsts par cilvēkiem. Es domāju, ka tu jau lielāko daļu no šiem cilvēkiem esi atstājis aiz muguras, vai arī vismaz emocionāli tu vairs neatļauj viņiem valdīt par sevi attiecīgi. Viņi varētu arī tavā dzīvē nebūt. Jo šie ir cilvēki, kurus interesē tikai un vienīgi. Šis ir tik skarbi. Bet, nu, tā es to sajūtu. Viņi nav empātiski pret tevi. Viņi neredz tevi, viņi nedzird tevi. Viņi iespējams neredz un nedzird arī sevi, savu patieso es. Tikai to, kas ir vēlams, to, kas ir atbilstoši kaut kādiem kritērijiem. Bet tu neatbilsti viņu kritērijiem, un tev arī nav jāatbilst. Un arī viņi paši droši vien neatbilst tiem kritērijiem, un tāpēc arī viņi apspiež to, ko viņi jūt. Un patiesībā šī situācija, kur neviens nav uzvarētājs, kur nevienam nav labi, tas ir ārkārtīgi traģiski. Lielai daļai, kam šis rezonē, tas ir stāsts par ģimeni. Un šī ģimenes kārta saka, tu ej pretī jaunai ģimenei, tādai, kur tevi mīl un pieņem, un kas validē, tikā pasaka, jā, tavas emocijas ir akurātas, tas, ko tu jūti, ir pa īstam, un tas ir labs. Un man patiesībā gribas, es jūtu, ka man nāk raudiens. Jo tas ir tik, un es smējos nevis tāpēc, ka tas ir smieklīgi, bet tāpēc, ka es nezinu, kā tikt ar to galā. Man ir tik žēl tevis, un man ir žēl arī to cilvēku, kas principā nocietināja savas sirdis. Un visdrīzāk, ka tas ir kaut kāds tā ķēde. Viņu ģimenes nepieņēma viņus, un attiecīgi tas tiek nodots mantojumā. Un tu esi tas, kurš šo mantojumu pasaka, nepaldies, es negribu šo pārnest tālāk. Man liekas, ka tu gribi savu ģimeni, bet tu gribi tādu ģimeni, kur katrs var būt viņš pats laimīgs, brīvs, un šis fokus, man liekas, ir tik svarīga kārts. Jo man šķiet, ka tu pat visu šo laiku, kamēr tu biji kopā ar šiem cilvēkiem, tu pat nezināji, uz ko tu esi spējīgs. Man liekas, ka tev patiesībā piemīt ārkārtīgi lielas spējas paveikt lietas un radīt, un iespējams, ka tu jau to parādīji un paudi, ka tu biji pavisam mazs, bet šie cilvēki, kas tev bija apkārt, tava ģimene, viņi nobijās no tava spēka un no tā, cik tu esi ļoti atšķirīgs no tās normas, no tā, ko viņi uzskata par pareizu, un viņi to mēģināja noslāpēt. Un tagad ir laiks, ka tu atkal iemieso šo te kristāla enerģiju, šo te fokusēto, brīnumaino, maģisko esību. Viņa vienmēr tur ir bijusi, bet tu viņu apspiedi, tāpēc, ka tā bija drošāk, tāpēc, ka izceļoties, tu biji apdraudēts. Tik daudz, kas tevī ir
ko tu esi nesājis un glabājis, un kas tev ir sāpējis, ko tu tagad, uz ko tevi mudina augstākie spēki, tavs augstākais es, tevi mudina to atlaist. Te ir tā attīrīšanās, atlaišana, attīrīšanās. Tas ir tas lietas, kurš nomazgā visu to, kas vairs nekalpo. Man ir sajūta, ka tev nāktu arī par labu kaut kāds rituāls, kurā tu uzstādi šo te nodomu, ka tu tagad atlaidi visas enerģijas, kas tev nekalpo, visas domas, citu cilvēku enerģijas, citu cilvēku, kas tev ir enerģētiski pieķērušies. Man liekas, ka tas būtu ārkārtīgi vērtīgi tev to atlaist. Es pateiktu pieprasīt, lai visas enerģijas, kas nav tavējās, tevi atstāja, lai paliek tikai gaisma, mīlestība, autentiska esība, un tās enerģijas, kas nav tādas, viņas, ja tu pieprasīsi, lai tevi atlaiž, tad neviens nevarēs pie tevis turēties, jo te ir tāds smagums, kurš man īsti, viens ir tas, ka tie cilvēki slikti izturās pret tevi un, fiziskajā plānā. Protams, emocionāli arī, bet, teiksim, ja tu no viņiem fiziski aizēji, it kā tu esi prom. Labi, vēl ir domas, vēl viss tas mantojums, ko viņi tev nodevuši mentālajā plānā, emocionālajā plānā, bet te ir arī enerģētiski saites kaut kādas, kāds tev enerģētiskā līmenī, kāds vai kādi ir pieķērušies. Un pat, ja tu aizēji prom fiziski, pat, ja tu saki, nē, tev nav taisnība, pat, ja tu strādā ar sevi, arī šī enerģētiskā saite ir jāpārgriež. Un tas nav nekāds tur ārkārtīgi sarežģīts process, vai tam nav tādam jābūt, respektīvi. Tu vari vienkārši vizualizēt, ka, piemēram, starp tevi un šo cilvēku ir kaut kāda lente, saite, šņurīte, kas jūs savieno, un tu viņu vienkārši prātā vari pārgriezt un pateikt, viss, mēs vairs neesam savienoti, ne ar kādām saitēm. Man ir sajūta, ka tas būtu process, kas tev varētu palīdzēt vēl vairāk justies brīvam. Bet, es padzeršu šo sveikli. Ir sajūta, ka, vairs nē, pietiek. Tā kā tāds, tava iekšējā nostāja ir, es vairs negribu tā justies. Un man pat negribās aprakstīt to, kas ir tā, jo tu vislabāk zini, kā tu jūties. Un tas, ko tu gribi būt laimīgs. Un tu gribi būt tu pats. Jo tad, kad tu būsi tu pats, tad, kad tev vairs nebūs šīs miglainās brilles uz acīm un šīs restas priekšā tavai sirdī, tad tu būsi laimīgs, tad tev būs fokus, tad jutīsies labi. Un principā tu arī virzies pretī tam, ka tu radīsi jaunu ģimeni sev. Tādu ģimeni, kurai būs jaunas citādākas uz šo te labestību, autentisku un mīlestību vērstas vērtības. Un tu pārlauzīsi šo ķēdi, tu izbeigsi šo ciklu, kur no paudzes paudzē tiek nodotas traumas un mazvērtības sajūta un bailes. Un man liekas, ka šis maisiņš ar monētām simbolizē to bagātību, ko tu iegūsi. Tā varētu būt arī materiālā plānā bagātība. Varbūt tie nebūs miljoni, bet tas būs daudz vairāk nekā jebkad tev ir bijis. Un arī tas tev taps pieejams, tāpēc, ka tu noticēsi, ka tev tas ir pieejams. Un man ir sajūta, ka patiesībā tu būsi no savas dzimtas visbagātākais cilvēks, tāpēc, ka tu sev atļausi būt laimīgam un bagātam. Man visu laiku iet kakls ciet, tas tik interesanti.
iespējams, ka tā ir arī vēl viena saikne ar šo vēsti, ka tā kā tu nevarēji pateikt to, ko tu jūti. Tu nedrīkstēji, tev gāja visu laiku kakls ciet. Varbūt ne burtiski, bet bija tā sajūta, ka tev kaut kas traucē runāt, traucē paust to, ko tu jūti, to, ko tu gribi. Varbūt vēl joprojām ir tā, ka tev visu laiku ir vajadzīga tā ūdens glāze blakus, ka tā kā vēl tu nevari, bet tāpēc ir tas lietus, kurš attīrīs tevi, kurš tā kā palīdzēs tev runāt un paust to, ko tu jūti brīvi. Tu esi. Saprot, šis nekādā mērā nav mazs uzdevums, kuru tu grasies paveikt, kuru tu veic. Šis ceļš nav viegls. Bet tas, ka tu to ej tik un tā, tas pierāda to, cik tu esi stiprs un cik patiesībā tas fokus, tā kā ārkārtīgi visu laiku gribas atgriezties pie šīs kārtas, ka tavs spēks ir neizmērāms. Un es domāju, ka ne tu, neviens cilvēks tev apkārt pat neapjauš, cik tevī ir daudz spēka, vieduma, potenciāla. Tu esi tā kā pašā mazajā, tā kā sava pilnā potenciāla tikai pašā mazajā iedīglītī. Tu esi tajā posmā, kur tu esi vēl tikai mazs stādiņš. Un tad, kad tu attīrīsies un atbrīvosies no visa tā, kas tev ir gadiem gāsts virsū, tā kā tu esi stādiņš, kurš mēģina izaugt cauri kaut kādiem buvgružiem. Tev met virsū grūžus un smagumus un ķieģeļus un betonu klučus, visu ko, lai tikai tu neaugtu. Un šis tas laiks, ka tu beidzot izspraucies tam visam cauri un vairs nekas nevar tā kā apturēt to tavu augšanu. Un man liekas, tā augšana arī tagad pātrināsies, turbo režīmā būs. Tu izaugs par tik varenu koku. Es domāju, ka šeit nav, teiksim, es skatos šo kārtu un uz šīm. Arī šīs ir skaistas, bet tā kā šīm un arī šo naudas maisiņu, tas ir tikai mazs procentiņš no tā, kas tevi sagaida. Vienkārši tev priekšā ir fantastika. Es teiktu tā. Šī ir ziņa no tava augstākā es, kā, es tā kā ieraudzīju diplomu, tu esi tā kā pabeidzis pirmo kursu savā augstākajā izglītībā. Es nezinu, tā kā man liekas, ka man nav jāzina vairāk detaļas, man nerāda vairāk detaļas, bet tu tikko saņēmi diplomu par to, ka tu esi kaut ko absolvējis vai kaut ko pabeidzis. Tev vēl priekšā ir studiju gadi vai mācību gadi, kaut kāds mācību process, bet tu jau esi izdarījis ļoti, ļoti daudz. Un tavs augstākais es vienkārši tev aplaudē un tev uzgavilē, jo tas komplekts, izaicinājumu, grūtību komplekts, ar kur tu ienāci šajā dzīvē, viņš bija pamatīgs. Tik liels, kā reti kuram. Un tu tam visam beidzot esi izlauzies cauri. Un tas ir kaut kas apbrīnojams. Man ir grūti ar šo enerģiju. Tikai tāpēc, ka viņa ir tik smaga. Tas nav... Es to vienkārši pasaku, tāpēc, ka es arī cilvēciski ļoti, ļoti jūtu tev līdzi, un man ir grūti varbūt runāt tādā ziņā, ka es negribu sākt raudāt vai zaudēt kaut kādu to... es gribu, lai tev šis lasījums vērtīgs, jo tu jau zini, kam tu esi izgājis cauri. Es šobrīd tā kā līdz pārdzīvoju. Un es jūtu
tā kā man gribas ar visa, es šobrīd esmu uz grīdas, mūsu virsma ir arī uz grīdas, tā kā man gribas sazemēties, man gribas kaut kur pieķerties, tāpēc, lai vienkārši neapgāstos no tās intensitātes un no tā smaguma, kurš nāk caur šo lasējumu. Un es vienkārši gribu vēlreiz uzsvērt to, cik šis ir bijis sarežģīti. Es to redzu, es to atpazīstu, un cik tu esi liels malecis. Un man liekas, ka tev būtu visu laiku jādzird tas apstiprinājums tam, ka tas nebija viegli. Apstiprinājums tam, ka tu neesi to visu izfantazējis, jo man liekas, ka visu laiku tavā dzīvē, bet vēl joprojām ir cilvēki, kas tevi mēģina, kā saka, gaslightot, mēģina pateikt, tu pārspīlē, tā nebija, ko tu stāsti, taču visiem ir grūti, bla, bla, bla. Bet, tā kā, nē. Tev ir visas tiesības just to, ko tu jūti. Tev ir visas tiesības pateikt, man bija grūti, man vēl projām ir grūti. Tas bija šausmīgi. Un tas vēl joprojām, es to jūtu kā lielu smagumu. Man liekas, es nezinu, kāpēc, es jūtos gandrīz dusmīga. Jo man šķiet, ka tev neļauj. Kaut kas tev neļauj vēl joprojām teikt, ko tu jūti. Varbūt tā ir arī daļa no tevis, kas ir iemācīta, tā kā nesūdzēties, nečīkstēt. Un tā kā man gribas teikt, tu drīksti un pat vajag. Nevis tāpēc, ka tu tagad sēdēsi un sevi žēlos, bet tāpēc, ka tu sev tā kā apstiprināsi, jā, tas bija pa īstam. Es to neizdomāju. Un tas, ka man ir grūti, tā ir realitāte. Un es neesmu sliktāks par, tā kā, jo citreiz ir tā, ka mēs neņemam vērā to, ka mūsu izaicinājumi tiešām arī ietekmē to, cik tālu mēs tiekam dzīvē. Ka tu sāc teiksim, ja ir sacensības, un viens sāk riktīgi labā pozīcijā, ka viņam ir jānoskrien 100 metri, bet tu sāc kaut kur šeit, un tev ir jānoskrien 500 metri. Protams, ka tev būs grūtāk apsteigt to, kuram ir tas head start, kurš ir 400 metrus tev priekšā. Protams, ka tās nebūs godīgas sacensības. Vienkārši man ir sajūta, ka par spīti tam, ka tu esi gājis cauri tādiem izaicinājumiem, ka tu tāpat mēģini, tā kā sev pateikt, bet paskaties, tas ir tur un tas ir tur, kāpēc es tur neesmu. Un es nedomāju, ka tas ir kaut kas, ko tu dabīgi dari, tāpēc, ka tev tas ir svarīgi. Es domāju, tā ir iemācīta lieta. Vienkārši man tik ļoti gribas tev pateikt, jā, tam ir nozīme. Tam ir nozīme, kur tu sāc ceļu. Bet man šķiet, ka tas, kas tev patiesībā ir svarīgs, to tu atklāsi šajā ceļā. Tavs ceļš ved uz atbildēm, tavs ceļš ved pie atbildēm uz jautājumiem, kurus tu vēl neesi uzdevis. Tas izklausās mazliet dīvaini, bet tā kā tev vēl nav bijusi iespēja, vai, respektīvi, tava prioritāte ir bijusi vispār sākt iet to ceļu normāli, sākt justies tā, ka tu vari beidzot iet, nevis, ka tu guli zem gružu čupas, bet ka tu reāli vari sākt staigāt. Un tikai tad, kad tu jau esi nogājis kādu gabalu un saprast, ko tas nozīmē vispār virzīties uz priekšu, tad tu vari sākt uzdot jautājumus. Un tad tu vari sākt meklēt atbildes. Un atbildes būs. Bet tā kā... Es nezinu, daļa no manis riktīgi. Man šķiet, ka cilvēki nesaprot. Nesaprot, ko tas nozīmē būt tev. Tā kā... Lai kāds saprastu, ko tas nozīmē būt tev, viņam būtu jāpiedzīvo tās situācijas, kurām tu esi gājis cauri. Un lielākā daļa
nav gājuši tam cauri. Vai tieši tam, kam tu esi gājis cauri, tam neviens, protams, nav. Bet tā kā kaut kam vismaz līdzīgam, jo man ir sajūta, ka tev apkārt vēl projām kāds visu laiku saka, kāpēc tu neesi tur, kāpēc tu neesi šitur, kāpēc tu nevari izdarīt to vai to. Un, Dievs, man ir dusmas uz tiem, kas mēģina tevi kaut kur, nezinu, bakstīt, bīdīt, tev pārmest. Es reāli, tas tik dīvaini, es jūtos dusmīga. Un man gribas tevi aizstāvēt, un man gribas tā kā paņemt to pļāpātāju acis un attaisīt un parādīt viņiem, tu paskaties, kam viņiem bija jāiziet cauri, lai viņi vispār varētu šeit nonākt. Kam on novērtē to? Man gribas tevi aizstāvēt. Es nezinu, kā tu par to jūties, jo zinu, ka cilvēki, kam tas nepatīk, ka viņus mēģina aizstāvēt, bet es vienkārši, es tā jūtos, es tur neko nevaru izdarīt. Tā ir tā enerģija, kurai esmu pieslēgusies. Ja tev šis rezonē, tā ir daļa no tavas enerģijas. Es pieņemu, ka tevī arī ir dusmas. Jautājums, vai tu viņus apzinies, vai tu viņus paudi? Tu drīksti dusmoties. Tu drīksti teikt nē, tu drīksti vispār pagriezt muguru. Protams, varbūt citi cilvēki, ir cilvēki, kas reāli ir vainīgi, kuru atbildība bija nodrošināt tev laimīgu bērnību, laimīgu jaunību, un kur reāli nofeiloja, kuri ir radījuši tevī šīs traumas. Un ir cilvēki, kas vienkārši nesaprot. Un tā nav, no vienas puses, tā nav viņu vaina, ka tev bija šāda dzīve. Bet kaut kāda tā ignorance, tā man riktīgi besī. Tāpēc, tu neesi nevienam parādā paskaidrojumu, ja tu to nevēlies sniegt. Tu neesi nevienam parādā smaidus un tādu... Man liekas, kāds mēģina tev uzbliest uz sejas masku un grib, lai tu tēlo kaut ko, kas tu neesi, vai ka tu jūties tā, kā tu patiesībā nejūties. Jā, man liekas, ka tavā dzīvē nāk saprotošāki, pieņemošāki cilvēki, arī cilvēki, kas ir gatavi gaidīt, ja tu gadījumā neesi gatavs vēl dalīties ar to, kas ar tevi notika. Jo cilvēki ir ignoranti, jo viņi nezina. Ja viņi zinātu, kam tu esi gājis cauri, es domāju, ka tā attieksme nebūtu tāda. Un no vienas puses, to nevar īsti pārmest, ja tu neesi stāstījis, kā gan otrs var zināt, bet ir arī stāsts par empātiju un par spēju nolasīt otru enerģiju. Vienkārši tie ir cilvēki, kas viņi redz to, ko tu viņiem parādi. Viņi nesajūt, kas tur apakšā darās. Un attiecīgi viņi izdara savus secinājumus pēc tā, ko tu viņiem parādi. Un, protams, pievienot arī savus kaut kādus iekšējos aizspriedumus vai priekšstats vai vēl kaut ko. Wow, šis ir ļoti specifiski un ļoti intensīvi, un skaties arī šis, vai tev rezonē vai nē, jo šī nav lieta arī, ko es parasti saku, bet es sajūtu tikko, ka varbūt terapija varētu, ja tev ir šāda iespēja, ka tā varētu būt laba lieta, vai kaut vai pāris reizes, man šķiet, ka tēma dusmas ir svarīga. Kad tev vajadzētu ļaut sev dusmoties, bet to darīt tādā veidā, lai tu nenodari sev vai kādam citam pārnetīšām. Tā kā kaut kādā... Es vienkārši nezinu, kā būtu tavā gadījumā pareizāk to risināt, bet jā, kaut kas saistībā ar dusmām. Jo tu vēl, protams, sevī kaut ko glabā, ko būtu laiks atlaist. Ok, zini, man negribās iet dziļāk, ja godīgi, jo es nedomāju, ka es arī esmu, es neesmu pārliecināta par savām psihologu prasmēm, teiksim tā. Jā.
Bet dusmas noteikti ir tēma, ar ko ir vērts strādāt un sevi atpazīt un arī kaut vai atļaut, ka tu drīkst dusmoties. Noteikti ir veselīgi un tādi ne kaitnieciski veidi, kā dusmas izlaist ārā. Jā. Ok, es mazliet tā kā gribētu atkāpties, jo šis man reāli ierāva. Jā, šis bija crazy. Es teikšu tā. Tavs ceļš, šis ceļš, pa kuru tu ej, tevi ved pretī ļoti skaistai nākotnē. Visi tie grūži, kur tev tik sagrūst virsū, tu viņus pamazām atbrīvo savu vietu, kur augt. Tas ir darbs, tas ir process, caur to nāks ārā visādas emocijas. Jā, ļauj viņām nākt. Ļauj. Kaut arī tas ir sāpīgi, bet ļauj sev just, jo pēc tam būs labāk. Un es domāju, ka tu jau to dari, tu esi ceļā uz to. Tas, kas tevi gaida, ir ģimene, tāda ģimene, kādu tu vēlies. Labbūtība, fokus, laime, nauda, bagātības sajūta. Sajūta, ka tu cieni sevi. Un tas ir daudz, man liekas. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ka tu jūties vērtīgs, svarīgs, vajadzīgs, mīlēts. Bet, kā jau es teicu, tas nav viss. Tā kā būs vēl labāk. Bet līdz tam vēl ir diezgan ko iet. Es tev no sirds vēlu visu to labāko. Es saprotu, ka šis lasījums, man ir sajūta, ka es nevarēju pateikt tev visu, jo man nav to rīku. Un droši vien tiešām kāds terapeits tev varētu palīdzēt labāk tieši ar šīm sāpīgajām emocijām un pieredzēm. Bet es ceru, ka tev arī šis lasījums kaut nedaudz būs palīdzējis. Ka tev tas palīdzēs un noderēs un cerams, ka tev tas norizonēja. Jā. Paldies, ka biji ar mani kopā šajā lasījumā. Es no sirds tev tiešām novēlu šo skaisto, laimīgo stāstu un dzīvi. Un paldies par kopā būšanu un tiksimies kādā citā lasījumā. Atā!